studentu paradīzi, kā arī jaukos RTU plānotājus. Tā vizuāli māksliskās sistēmā. Nē, es domāju, vienkārši izsver. Nē, pirmais, jo aizsiks ļoti. Savā fakultātē. Vēl vienu, nu. Ir jāuzmina, cik svar lācīts? Tas ir pavisam vienkārši, cik svar lācīts? Es saku kilogramu. Nu, cik priekšā metri varētu būt? Pēc priekšā. Nē, kāpēc meiteni vēl nav? Tas sportieti? Cik priekšā prezervatīvs? Tā uz acis. Cik šeit ir litri? Nu, cik litru sāls tu varētu ielot? Es saku 5. Cik ir? Tāda, neviens mums neuzmanē visus 4 atbildes. Tāvaniņi nešas paliek. Jūs arī gribat nopelnīt tāvaniņu? Kā, prezervatīvi? Tāvaniņi ir ļoti grandiozi. Neteikšu, bet ir. Tātad, cik litri ir priekšā šeit? Cik litru? Var pieteikties, jā. Reiz, ka labs. Studenti varam, ne? Vairs nav. Ejam. Pagaidīt, es izlaišu. Viņai jāskaita. 1, 2, 3. Sveiku vēlreiz, un lai šo dienu padarītu vēl enerģiskāku, drošu. Pa mašīnu.
Sveiki, studenti! Sveiki, studenti! Liels prieks jūs visus redzēt šeit tik kuplā skaitā, kaut gan ārā lietas līst. Esiet sveicināti, un kā pirmo vēlos jums stādīt priekšā šīs universitātes vadītāju, rektoru, akadēmiķu, profesoru Leonīdu Birbicki. Lūdzu. Labdien, studenti! Pirmās grūtības, kas jāpārvar. Dieviņš atnes lietu, bet, bieži vien tas ir ļoti derīgs. Šodien iznāca tā, ka mums līst, bet tas nekas. Mums ir pirmā studija diena. Un mēs studējam Rīgas Tehniskajā universitātē, kura nākošais gads svin savu 150. dzimšanas dienu. Tātad jūs jau pēc gada būsiet lielu svinību liecinieki. Šī pirmā un praktiski vecākā tehnoloģiskā universitāte šajā reģionā. Un pēc tam jau 3. kursā jūs studēsiet ļoti jaukās un ērtās un jauni izremontētās telpās. Novēlu visiem sadraudzēties, protams, neskatoties uz lietu. Jums tūlīt būs jāiet visiem arī uz fakultātēm, bet par to jums viss stāstīs. Tātad tādu neatlaidību, vēlmi studēt un galvenais saprast, ka inženierzinātnes un arī inženieru ekonomika, arhitektūra un viss pārējais, kas pie mums ir tas, kas jums noderēs pasaulē tālāk darbojoties ne tikai Latvijā, bet visās citās valstīs. Rektoram ir 2 prorektori. Mums ir studiju prorektors, profesors Uldis Sukovskis. Lūdzu, suminiet. Tas ir cilvēks, pie kura jums it īpaši būs jāgriežas, ja netiksiet galā fakultātēs. Tad mums ir zinātņu prorektors, profesors Bruno Grasmanis. Jau no 1. kursa jūs varat iesaistīties zinātniskā pētniecībā, savā kursā ievads specialitātē un tālāk vēl jau vairāk. Tad mums sāksim ar fakultātēm. Arhitektūras pilsētu plānošanas fakultātes galvenais cilvēks ir dekāns profesors Uģis Bratuškins. Būvniecības fakultātes dekāns profesors Juris Smirnovs. Aizmirsts lietas. Datorzinātnes informācija tehnoloģijas fakultātes dekāns Jānis Grunspeņs, profesors. Tad mums ir elektronikas telekomunikācija fakultāte. Gundars Balodis. Lūdzu, suminiet. Inženieru ekonomikas un vadības fakultāte ir mums vislielākā. Un viņas dekāns ir profesors Remigijs Počs. Cieņi, sarkans lietas, krustēts. Enerģētikas elektrotehnikas fakultāte. Dekāns asociētais profesors Oskars Krievs. Jums ir visjaunākais dekāns, bet tas nozīmē, ka jums lielākā perspektīva. Un materiāla zinātnes lietas ķīmijas fakultāte, dekāns Valdis Kokars. Transporta mašīnu zīmju fakultāte, kas ir vis tālāk no šejienes, dekāns ir Ēriks Geriņš, profesors, lūdzu. Tad es vēl gribētu ātri. Droši vien jūs zināt savu studentu parlamenta priekšnieku prezidentu Juri Iļinu, kas atklāja šo pasākumu. Tad es gribētu vēl minēt mūsu sportistus. Sporta katedras vadītājs
Fondars. Ar sportu jums jānodarbojas obligāti, jo tikai vesels students var labi mācīties un spēcīgs. Biznesa jautājumos Modris Ozoliņš un studentu klubu vadītāja Asija Visocka.